Sveiks un sveika! Ar tevi atkal Spīganas redaktorē astroloģija Aija Austrum, lai parunātu par vēršiem, jo vērša zīme stājās pie valdīšanas 19. aprīlī. Un visi, kas zimuši zem vērša saulītes, savā veidā ir līdzīgi. Protams, atgādinu jau pašā sākumā, ka tikai viena saulīte vērsī vien vēl nenosaka visu personības struktūru. Mūsos visos ir visas planētas un tās ir dažādās attiecībās, tāpēc mēs esam tik dažādi, bet tomēr kopīgas iezīmes ir. Un man ir vissarežģītākais uzdevums tagad, jo es stāstīšu par zīmi, kurai es pati piedaru. Un, lai gan manas kolēģis Aleš saka, ka es bieži vien par sevi, tā kā izsakos kaut kā sarkastiski vai skeptiski vai pazeminu savu vērtību, un tā nedrīkst darīt, un es piekrītu, tā nedrīkst darīt, tad tomēr tagad, ja es kaut ko par vērsi pasaku tādu, kas tev galīgi griež vai nepatīk, uzskat, ka es to teicu par sevi, nevis par tevi. Lūk, tad ķersimies klāt. Vērsi pārvalda Venēra. Planēta Venēra. Planēta Venēra ir skaistumā, mīlestības, gaumes dieviete, bet nevajag iedomāties, ka Venēra ir tāda baltumpūkaina, ja, tāda mīļa meitenīte, kura no papucīša, vai no vīra, teiksim, var izlūgties visu, ko vien vēlās. Dažbrīd viņa var, bet dažbrīd, ja viņa nedabū to, ko viņa vēlās, viņa var pārvērsties par tādu kārtīgu vellatu. Un izdarīt arī gana daudz tādas nepārāk labas lietas, jo vērsis, īpaši par vērsi šeit mēs tagad runājam, viņš ir gan tāds ļoti lojāls, tāds tā kā uzticīgs līdz galam, ja? Bet, ja viņa lojalitāti kaut kādā veidā piekrāpja vai ļaunprātīgi izmanto, viņš to pamana, vai kaut kādā citādā veidā nodod viņa ideālus vai, teiksim, jūsu kopīgos ideālus, tad vērsis var pārvērsties ļoti ļaunatminīgā un atriebīgā radījumā. Un tā kā vērša enerģija ir ļoti spēcīga un vērsis ir tāds nevis sprinteris, bet tāds maratonists, arī emocionālais, tad tās tā dusma kāpj ilgu laiku un turās ļoti ilgu laiku. Ar to ir jārēķinās, ka ir zīmes, pie kurām var aiziet, atvainoties, apskauties, samīļoties, un viss ir sakārtots. Ar vērsi tā īsti nevar. Ja tu esi vērsi aizvainojis, tad pirmo reizi vērsis iedos, otru iespēju iedos, bet ja tā ir jau trešā reize, tad tur ir ļoti, ļoti jādomā, vai un kā tu vari atpakaļ to uzticēšanos dabūt. Piedošanu dabūt vieglāk nekā atjaunot attiecības un uzticēšanos, jo vērša princips var būt, labi, es tev piedodu, bet tagad staigā, es tev dzīvē redzēt negribu, sarunājam, es tev neko ļaunu nedarīšu, bet redzēt es tev arī vairāk nevēlos. Tāda viena iezīme ir, kas padara attiecības ar vērsi gan labas tik tālu, cik tālu vērsis ir labākais draugs, gan grūtas tad, kad jūsu ceļi kaut kādu iemeslu pēc ir pašķīrušies, sevišķi, ja tas ir noticis tavas vainas un nevis vērša vainas dēļ. Lai gan viena pagala nedeg, es zinu, jā. Lūk, bet runājot par tādām labajām lietām, kas ir šajā vērša spītībā, tad vērsis arī visticamāk savus plānus līdz galam novedīs, vismaz lielāko daļu. Tāds harmoniska vērša karte arī paļaujās uz to, ka gan jau visas lietas saliksies tieši tā, kā vajag, lai viņš to savu ideju varētu līdz galam iemiesot un novest. Un vērsis paļaujās arī uz to, ka viņš ir gana šarmants, lai iekarotu labvēlību apkārtējos, un gan jau kāds palīdzēs, ja viņš pats nevarēs.
Tas arī ir tāds Venēras triks. Vērsim ir laba gaume. Ne sevišķi, ja mēs runājam tagad par harmonisku karti, ja, nevis par tādu karti, kur vērša saulīte ir vienos kvadrātos ar vispārējo. Laba gaume, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad vērsis atpazīst skaistu, vērtīgu priekšmetu no tādas, kā lai saka, sliktas bižutērijas atšķirs un materiālu ziņā ļoti izvēlīgs un labi sapratīs, kas ir kvalitatīvs uz tausti. Ļoti labas spējas sataustīt uz tausti kvalitatīvas lietas atšķirs no tādām, kurām nevajag tuvu klāt būt un pieskārties un vilkt mugurā vai vēl kaut kām. Tā kā dabīgi materiāli, dabīgas lietas, dabīgas faktūras ar tendenci bišķiņu uz luksusu, ar tendenci uz tādu izsmalcinātu gaumi, bet jūs varat sastapt arī vērsi, kurš staigā visvienkāršākajā apģērbā, tāpēc, ka tas apģērbs ir ērts, mīksts, netraucē kustības, nesvīst, ir patīkams pie ādas, un tās kvalitātes vērša skatījumā var būt svarīgākas par to, kā tas vai tas ir modē, vai tas izskatās, jo vērsis ir par ilgstošām vērtībām. Modas tendences vērsim, nu tā. To viņš uzskata par tādu dārgu izklaidi, kura varbūt pat nav tā vērta, ja. Vērsis ir ļoti privāti īpašniecisks, un viņš šo privāti īpašnieciskumu attiecina gan uz priekšmetiem, uz lietām, kas viņam pieder, gan arī uz visu pārējo, tātad arī cilvēkiem, ja, vērsim ir tendence ļoti šķirot manējie un nemanējie. Bet ja kāds ir iekļuvis viņējos, tātad vērša cilvēkos viņa šī īstenībā var būt laimīgs, jo par tiem vērsis turēs rūpi un centīsies atvieglot viņu dzīvi visos veidos, kādu nu vien vērsim būs pieejami uz doto brīdi. Par veidiem, kādi vērsim būs pieejami. Vēršus uzskata arī par baņķieru zīmi, un arī droši vien aiz tā, kad vērsim ir talants naudiņu, nu tā kā, gan nopelnīt, gan arī paturēt, neiztērēt pa niekiem, ja, nepalaist pa vējam. Vērs var ieguldīt naudu, bet ja notērēt, tad tas būs tīri tādai savai labsajūtai, savas enerģijas uzturēšanai, un tas Venēras enerģijai ir svarīgi sevi palutināt ar kaut ko, bet tā nav tāda notriekšana naudas, bet tieši tā, es sev šodien palutināšu, es sev aizvedīšu vakariņās, piemēram, vai sev nopirkšu kādu skaistu priekšmetu gada tirgu, tāpēc, lai sev palutinātu, lai savu Venēras enerģiju uzturētu. Par Venēras enerģiju vēl, ja tu esi līdz dārza maģijai ticis vai tikusi, tad te ir raksts par planētām un augiem, un tur ir interesanti, nu, skaidri var redzēt, kāds tad ir tas Venēras atspoguļojums augu pasaulē, kādi augi patīk Venēras pārstāvjiem, un tie patiešām ir tādi smaržojoši un patīkami. Tas nebūs dadzis, un tas nebūs smiltšērkšķis, un nebūs kaut kas, ko rokā paņemt sarežģīti, bet arī roze nē. Kas interesanti, jo roze ir, redzēt, asa. Jā, ko vēl par vērsi? Vērsim ir... Vērša zīme pārvalda visus lora orgānus, tātad degunu, ausis, rīkli, un tās ir vērša vienlaikus vājās vietas, ko viņš var ātri apsaldēt un dabūt ausu iekaisums visādas un krakšķošu kaklu un tā, bet tai pašā laikā, dagotīšu no emocionālas saspringuma sāka just vērsīgo enerģiju.
Lūk, tai pašā laikā tas ir arī vērša talants. Vērši ir lieliski degustatori, lieliski someljē, lieliski skaņotāji, jo viņiem ir laba dzirde, laba muzikālā dzirde vairumā gadījumu. Nu, atkal jau mēs runājam par tādu tipisku un labi aspektētu karti. Un arī pavāri, jo vērsim ir svarīga garša un smarža, un kā tas vēl izskatās, un tas vērsi padara par tādu vai nu ļoti izmeklētu gardēdi, vai arī tādu, kurš arī pats mīl gatavot, jo neviens jau tik labi nepratīs to visu salikt, vai ne? Un tik gaumīgi un tā, nu tā var šķist vērsim pašam. Jā, un par Venēras lietām vēl. Venēras un līdz ar to vērša metāls ir varš un vara, redz, ko, tāpēc es arī mans talismans ir vara krāsā, jo tieši šis materiāls arī uztur un palīdz to labāko, kas ir no Venēras paņemt, nu, aktivizē šo te Venēras principus. Daudzos populāros horoskopos tu lasīsi, ka vērsis ir viens no labākajiem dzīves biedriem. Iespējams tā ir, es to gluži uz savas un savu klientu pieredzes tā nevaru apgalvot, jo vērsim ir reāli grūti sadzīvot ar tādiem plānā galdiņu urbējiem, teiksim tā, tādiem cilvēkiem, kas mūd, bet nedara, vai kas tikai izliekas par ļoti apsviedīgiem un čakliem un vēl kaut ko, bet patiesībā agrāk pa 2 no gultas neizlien. Ar tādiem vērsim ir reāli grūti sadzīvot, un tad vērsis pāriet savā sliktajā daļā, sliktajā aspektā, un ir ļoti ilgstoši dusmīgs, neapmierināts, un tad atkal viņš tās savas attiecības tādējādi izšķaida. Jo kurš gan var sadzīvot ar tādu, kurš pats visu var un pats visu grib un dusmojās uz tiem, kas nevar un negrib. Tā, ko mēs vēl par vērsi varētu tādu jauku pateikt? Nu, vēršu laiks vēl līdz jūnija sākumam, pēdējais pusotrs mēnesis, tā kā, tad Jupiters vērša zīmi pametīs, un lielos apgriezienus vairs tik izteiksmīgus nevarēs vērsis veikt, kā viņš varēja šī gada laikā, pagājušā gada laikā. Bet es ļoti ceru, ka vērši pamatiņu ir ielikuši savai tur nākamajam ciklam, lai varētu tā stabili un vērša stilā mērķtiecīgi, pamatīgi urbt uz priekšu. Un savukārt no Venēras paņem tad to tādu skaistumu un vieglumu, ko spēju saskatīt skaisto pasaulē. Tas īstenībā ir tas, ko vērsim varētu novēlēt un ko vērsim vajadzētu arī pa dzīvi iemācīties. Saskatīt skaisto, saskatīt to, kas sagādā prieku, iemācīties atšķirt to, kas viņam sagādā baudu, jo tad, ja vērsis kaut ko tādu ir atradis, viņš ir ievērojami ciešamāks apkārtējiem un ievērojami produktīvāks. Tā kā tas ir tas, ko es tev novēlu, meklē savu prieku. Un, lai tev vērsīt, māsiņu vērsīt, brālīt vērsīt, brīnišķīgs šis gads.